Es ir tīri liela pārliecība, var teikt, ka lielākā daļa no jums uzskata, ka ceļošana ir viena no svarīgākajām lietām, ko mēs varam darīt. Jaunas pieredzes, jauni iespaidi, jauni perspektīvi, jaunas domas. Ceļošana ir viens no ātrākajiem veidiem, kā iegūt jaunu pieredzi dzīvē. Tādēļ es esmu ārprātīgi par ceļošanu. Bet es uzskatu, ka ir dažādi veidi, kā to darīt, un tā elementāri sagrupēt ir labi veidi, un ir netik labi veidi, kā tikt pie ceļošanas un jaunām pieredzēm. Tādēļ būs 2 video, sadalīti 2 daļās. Nākamdēļ būs nākamais par to, kā ceļot, kas ceļošana un kādēļ es esmu par to par un pret. Bet šodien parunāsim par to mazliet negatīvo pusi. Un, lai parunātu par negatīvo pusi ceļošanai, es izvēlējos parādīt piemēru, kas pēc maniem uzskatiem nav tas atbildīgākais veids, kā ceļot. Tad šodien video būs par Annu Bezmiegu. Facebook kreatoru, kurš pēc maniem ieskatiem nav pelnījis to platformu, kas viņam patreiz dod. Tad, lai paskaidrotu savu pozīciju, lai jūs varētu iepazīties ar to charakteru un saprastu, kādēļ varbūt es šo visu neatbalstu, droši aiziet skatieties un, kā vienmēr, paldies par uzmanību. Pirms mēs šo video vispār sākam, es vēlos ļoti izsaukt jebkuram cilvēkam, ja gadījumā kādam ienāk prātā, nekādā veidā neuzbruk šim cilvēkam sociālās mēdījos, nerakstīt nekādus komentārus, kaut kādus viedokļus. Es to neatbalstu nekādā līmenī, šis ir vienkārši mans viedoklis par to visu, un tādēļ es to gribu padalīties, tādēļ ņemat to vērā. Tātad, kas ir Anna Bezmiegs? Anna Bezmiegs ir interneta satura veidotājs, kurš veido saturu par ceļošanu, par viņa pieredzēm ceļojot, kā viņš tiek no vienas pilsētas citu, ko viņš tur redz, kāda bija nakšņošana, ēšana, dažādas lietas, savi viedokļi un perspektīvi par ceļošanām un vietu, ko viņš ir redzējis un ko viņš pieredzējis. Kopsumā, ja mēs tā skatāmies virspusēji, diži neproblemātisks saturs. Mēs arī redzam, ka piedāvā viņam ir 5,7 tūkstoši sekotāju, kas ir tīra laba bāze priekš sociālajiem mēdījiem. Es teikšu godīgi, uzreiz ļoti liela platforma un lieliska iespēja to pārveidot kaut kādā nākotnes karjerā vai patreizējā karjerā, kur tu vari dalīties ar pieredzēm un izmantot to, lai uzbūvētu kaut ko vairāk. Bet kā mēs tālāk redzēsim, tas īsti nav tas, ko šis cilvēks ir izvēlējies darīt. Bet pastīsimies tā tālāk, mazliet detalizētāk par to cilvēku, lai mēs saprastu, par ko mēs īsti runājam. Pirmais, kas man ārprātīgi krīt acīs, tas, ka viņš ir ievietojis savu telefonu numuru kontaktu informācijā, tādēļ šitā īsti nebūs doksošana, jo, pats šis cilvēks to ir ielicis tur, bet, davai paigi nezvanām. Mēs pastamies darba pieredzi, 2 vietas, kur ir palīgs strādnieks Sija Flora un pavārs kasieris Leitnēna Mančīs. Kopsumā pieredze 9 mēneši un, ierobežot darba pieredzi, bet, anatempt uz meitu. Ja mēs pastamies tālāk, Valmieras Viesturu vidusskola, patreizībā dzīvojas Rīgā, 24. oktobris 2001. gada dzimšanas diena. Vienmēr sakot, mums ir patreiz informācija ar 22 gadu vecu puisi, kurš, cerams, ka puisis, es varbūt kaut ko kļūdos, dalās ar savām pieredzēm un dodas ceļošanā. Un Anna Bezmiegs, balsoties uzvārdu izrādāk, varat saprast, ka nav īsti tas īstais viņa uzvārds. Īstais teksts, kā mēs redzam, ir Kaspars Rozīts. Bet, ņemot vērā, ka šis cilvēks izvēlējies sev saukt par Annu Bezmiegu, patreiz turēsimies pie Anna Bezmiega. Un, ja mēs paskatāmies leju par to saturu, ko veido, pirmais, kas man iekrīt personīgi acīs, viņa pinned comments ir viņa bankas konts gan Citadelē, gan Revolūtā, gan PayPalā. Man nav iebildumu atbalstīt citus cilvēkus finansiālā veidā, ja es uzskatu, ka viņa saturs ir tā vērts. Mēs paši varam izvēlēties, kā mēs dalāmies savu naudu, kā mēs to dodam, kā mēs to atvēlam. Tādēļ fundamentāli, teorētiski, nav kur te pieksīties. Bet video laikā varbūt sapratīsiet, ka varbūt tas nav tik, kā lai es tā pieklājīgāk pasaku, nevainīgi, ka šis cilvēks vēlas to mums pasniegt. Bet, patīsim tagad uz priekšu. Kopsumā par saturu, kā mēs varam redzēt, ir par ceļošanu, viņa pieredzēm, ko es uzreiz gribu izcelt. Ļoti laba rakstīšana. Gramatika, vārdi, var redzēt, ka cilvēkam ir intelekts. Kaut arī palasot kaut kādus pirmos teikumus, aizvakar lietotnē pamanīju busa biļeti pēc 15 eiro līdz Romai, vienos apsēdos, 7.40 kā pārā Romā. Es pat palasīt nevaru, murgs, ļoti atvainojos. Sadabūju rokā couchsurfing mītni, kur paliek 2 naktis, Romai vajag vairāk, būs vēl jāmeklē un jādomā. Nakšņoju pie Lūk, 36 gadus veca itāļa, kurš ordināli no Sicīlijas, Romā 20 gadus, blablabla. Šitā informācija varētu tīrlāk pēc tam noderēt, balsoties, ko mēs pēc tam apstīsimies. Bet, ja mēs skatāmies tālāk, bildes ir
ar aprakstiem, ar pamatojumiem, ar vilciens kā kosmosa kuģis, biļeti lēt 1 eiro. Patiesībā, jo no malas tā vienkārši pastāst virspusē, ļoti interesants saturs, padalāmies darba pieredzēm, jo es personīgi no savas pieredzes neesmu cilvēks, kas izmanto couchsurfingu vai tā vienkārši traļi vaļi lidojos, kur es gribu. Parasti es kaut kur dodos, man ir apzināts plāns, man ir apzināts budžets, kur es nopērku biļetes, kur sakārtoju visu iepriekš, lai man nebūtu nekāds nezināmais. Šis ir interesants saturs, jo cilvēks dalās savu pieredzi, kur viss ir absolūti nezināms. Neskaidrs, kāds būs nākamais solis, kas notiks tālāk, un savā ziņā tas padara to saturu gan unikālu, gan interesantu, jo lielākā daļa tā nedara. Mums patīk komforts kā cilvēkiem, mums patīk tas, ka mēs zinām, kur mēs paliksim, ko mēs darīsim, un tas tādu mieru rada. Šis iekšēji man rada nemieru, jo es nevaru saprast, vai tas cilvēks, viņam būs kārtībā, vai viņš paliks normālā mītnē, vai viņš būs nodrošināts, paēdis. Un tādēļ gan tāda kā līdzjūtība rodas, skatoties šo visu saturu, domājot, ka kad tik viņam viss būs kārtībā. Uz ko viennozīmīgi šis cilvēks nespēlē. Šo mēs biznesā saucam par foreshadowing, bet dodamies tālāk. Ja mēs paskatāmies vēl tālāk, arī rakstiskie kaut kādi momenti, piemēram, nezinu, vai man būs spēks un griba īstenot kādu padomu, bet labprāt uzklausīšu, kā virzīties Itālijas priekšu izdevīgāk un ātrāk, kā pārdzīvot karstumu, kā izbēgt no odiem. Man jau ar psoriāzi niezi pietiek. Vēlos pieminēt šo psoriāzi, jā. Šis cilvēks ļoti bieži vēlas to pieminēt. Psoriāzi tāda kā ādas infekcija, kura rodas gan no stresa, alkohola, dažādām diētas izvēlēm, kas ir tādi kā izmetumi uz ādas, un pēc tam viņi paliek tur visu. Vienmēr sakot, ļoti nepatīkama diagnoze, nepatīkama problemātika, un ļoti var ierobežot tavu iespēju, pilnvērtīgi izbaudīt dzīvi. Kas, ir svarīgi pieminēt, jo šitās slimības var ietekmēt tavu iespēju piedalīties pilnvērtīgi dzīvē. Es saprotu, bet to var pieminēt, bet to nevajag izmantot kā attaisnojumu sliktām izvēlēm. Šo mēs biznesā saucam par foreshadowingu. Dodamies tālāk. Arī dažādas bildes par pieredzēm, vēl advertēsim pie reizes, un arī cik interesanti momenti. Kas tu esi? Kas es esmu? Cik daļnieciski, cik provokatīvi, cik interesanti. Man ir spēc rakst, ko gribi, tā ir tā platforma, blies kā gribi, bet tīri tā interesanti padziļināt. Fancy šmenci. Bet ja mēs paskatāmies tālāk, arī mēs dalāmies ar pieredzēm, palasīšu vēl vienu tekstu, viņam tie labi sanāk. Ja mani nenobeidzas saules un augstums, sniegs un ledus, tad to panāks karstums. Cerams. Jēziņ, kāds nogurums. Šodien arī daudz noies, 27 km un 27 grādi. Tagad esmu dzelzceļa tilta. Ja varbūt jūtat mazliet zemtekstā, ir tādi kā vaininieka teksti, vaininieks sīka, oi cik grūti, oi cik smagi. Uzreiz, ko es gribētu piebilst, tu to izvēlējies, ne? Tu to izvēlējies apzināti darīt, jo tev bija visas iespējas darīt kaut ko citu, bet tu apzināti izvēlējies šādu ceļu. Tādēļ, protams, ka 27 km noskaidrot tādā temperatūrā nav viegli, bet you chose that shit, didn't you? Bet, you do what you want. Un, ja mēs paskatāmies bildēm, kārtējo reizi vismuk izstilizēs, tam līdzīgi, blā, blā, blā. Un arī, šis bijis, man likās baigi interesanti. Pēc bāra apmeklēšanas atrodu vēl vienu pamestu mitekli. Naktī šeit tomēr izlēmu nepavadīt, devos tālāk. Gribēju vēl pastaigāties. Atradu kapsētu, kur pie soliņa kontaktlizga. Naktī lietu nesolu, varu palikt tepat. No rīta iečoļu Itālijā, čau, čau. Ļoti smuki korekti. Un, ja mēs paskatāmies arī bildēm, kurš katrs to nemeklētu? Kurš katrs to nedarītu? Ložināties tur pa šitādām vietām, kur viss ir sabiris, sabrucis, neuzturēts, kaut kā šitās interesantas bildes. Ir interesanti to skatīties. Man, no judgment, šito ir ļoti interesanti skatīties. Arī interesants jautājums. Tieši no kura gada cigarešu paciņa? Lielisks jautājums. Tie ir interaktīvi, provokatīvi. Tādā ziņā, ja mēs tā vienkārši uz fona paskatāmies, saturs ir interesants. Bet bija situācijas, ka man radās tāds sajūta, ka kas šitas ir, man kaut kas pēc šito saturu nepatīk. Un tad es pasiešu to pirmo postu, pinu komentāru pa kontiem. Un tad es sāku mazliet pamatīgi palasīt tālāk. Un komentāri vienkārši tādi pakāpeniski. Man nav naudas fototerapijai. Rīt vajadzētu aiziet. Paldies, rīt no rīta eju uz fototerapiju. Tādēļ kāds par to noziedāja. Forši.
Esmu ballītē. Davai, ja gribat ieskaitīt piķi kaut vienam dzērienam, vēlāk pastāstīšu. Pirms 10 nedēļām. Nu, ok, labi. Ja katrs Facebook draugs ieskaitītu eiro, man būtu 4995 eiro. Labi. Šobrīd man ir 0 eiro. Padošu žinu, ja ir ienācis lieldienās. Iemet kaut ko alkoholam, ja nav žēl. Pārpisīsim jēgu par godu bezjēdzībai. Vislabāks revolūtoja pa taisno kontā. Tīri interesanti. Ja mēs palasam tos smukos tekstus, kur atstrādāti postos par ceļošanu viņa pieredzi un pēc tam pasiešanai komentāriem, mazliet kaut kas neliekas kopā. Man ir tāda sajūta, ka ganīz viena no tikai pusēm ir patiesā viņam. Bet nu labi. Sekotāji, tukšs maks un jānomaksā LMT rēķins. Pagaidi. Bet tā ir tava atbildība, ne? Nu, kā satura veidoties, var pateikt, ka cilvēks tev vēlas atbalstīt, viņš tev atbalsta skatoties, laikojot, šērojot video, ievietojot komentāru. Tas lielākais atbalsts, ko es parasti varu prasīt. Un augstākais līmenis, ko tu vari dabūt, ir finansiāls atbalsts. Vai nu ziedojumi kā tev, vai kaut kādi apmaksas abonementi par Patreoniem un tam līdzīgi. Tas ir augstākais, ko tu vari sasniegt. Bet to tu nesagaidi. Tā ir lieta, kura ienāk, ka tu esi to pelnījis. Bet tu nesagaidi no cilvēkiem, kur skatās tavu saturu, ka viņi tev to apmaksās. Jo tā ir tava atbildība veidot tavu saturu, jo tu to izvēlējies. Bet tagad prasīt ne tikai alkšķim izskaidīt, bet vēl LMT rēķinam. Bro, what the fuck? Kāpēc tu kaut ko tādu prasi? Arī tālāk. Šokar pēdējā nakts Bratislavas hostelī iešu dzert ar pārējiem. Čau, tas stulbs ubaks. Iemet ar eiro, ja nav žēl atbalstīt alkoholismu stulbumu. Vēl viena nianse, ko es pieminēju. Vai jūs jūtat to negatīvo zemtekstu šitiem visiem komentāriem un tekstiem? Kaut kā neliekas kopā. Tik pozitīvi teksti bija sākumā, tik pacelāti, tik forši teksti, tik kreatīvi izdomāti, un tagad šitāds alkoholismu, stulbumu, bezjēdzību, ubagu, viņš tā kā noliek sevi, bet mazliet vēl pie reizes piespēlē tam visam. Kādēļ? Tas ir neapzināti vai tomēr apzināti? Pie tā mēs atgriezīsimies. Kazvars steidzam ieskatīt 3 eiro, pēc tam izstāstīšu par situāciju, paziņos, kad kāds vēl ieskatīs, lūdzu. Paldies ir, forši ieskaitīja. Ja patīk tas, ko daru, iemet eiro, lai varu turpināt darīt muļķības. Bāc, manifestācija nestrādā. Tad šitas komentārs arī svarīgs ir, jo ne tikai viņš atkal izdara šito te manipulāciju, ka oh my god, davai turpināt darīt muļķības, bet viņš ir tīri labi apzinās, ko viņš dara šito tekstu, bāc, manifestācija nestrādā. Man šķiet, ka viņš zina, ka viņš to piespēlē, ka šis nav vienkārši tāds stulbums, kur uj, puika, naiviņš ir un neko nezin, ko dara. Te man šķiet, ka ir pierādījums, ka viņš tīri labi zina, ko viņš dara. Ir pienācis kārtējais LMT rēķins, līdz ar ko turpmāk visi ziedojumi tālākiem ceļam tiks virzīti rēķina apmaksai. Jā, diemžēl vēl neesmu radījis savu ieradumu katrā valstī iegādāties 100 ar internetu, kas noteikti sanāk lētāk. Haotiskā pārvietošanās nav manī radījis motivāciju, ko sākt darīt, jo citreiz no vienas valsts galvaspilsētas raiti aizbrauc uz nākamo, kur aizdīt 3 dienas, lai atkal dotos uz citu valsti. Vai kāds vērts iegādāties tā 100? Nezinu. Kamēr šo es visu lēni prātoju, tikmēr jau esmu nokļūst mežos un lauku ciematos, kur šīs simkartes vairs nevar iegādāties. Ir tāda tendence, ka viņš ieliek sevi sūdīgā pozīcijā, izdara kļūdu apzināti un pēc tam meklē vainīgos. Es ceru, ka šitā nebūs vienīgā reize, ka viņš tā dara, ka šitas būs viens tāds izņēmums, kur viņš to ir izdarījis. Postils pirms mēneša, 4 nedēļām. Es ceru, ka šitā situācija viennozīmīgi neatkārtosies. Šo mēs biznesā saucam par foreshadowingu. Paldies visiem. Man vēl laik 35 eiro rēķina apmaksai. Paldies vēl 5 eiro. Paldies saņēmu. Tīs liela lādētāji. Paldies saņēmu. Un tāda sākas, ka viņš nesaņem naudu. Lūdzu, davai lādē, lūdzu. Nu, klausies. Paldies, LMT rēķins apmaksāts. Varbūt kāds ir ieskaitīt ēdienam? Ko tu dari? Ja tev ir tik daudz laika šo sūdas pamot, tu gribi teikt, ka tev nav laiks pat piestrādāt vēl jebkuru? Nu, nestāsti, ka tā ir. Un tagad vēl, un nebeidzās. Lūdzu, viska pudli, lūdzu, es esmu gatavs arī labot tekstus, rakstīt tekstus un paveikt jebkādu citu darbiņu attālināt par samaksu. Beidzot, pirmais komentārs, es nezinu, cik ilgai, milzīgā laikā, ka viņš mēģina kaut ko arī piedāvāt kā pakalpojumu. Bet jūs domājat, ka tie lūdzu beidzas? Gribu šokar iedzert.
Ko tik vecs eiro? Labrītiņ! Un tagad, ja mēs patnam vēl uz leju, ja kaut kur aizies, bum, 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 lūdzu, pakaļā, bum, 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 dirsā, jauns vārds, atbloķējām. Labdien! Bam, 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 bam. No 8 centiem, 11 centiem, let's go! Teimas, tikai pēkšņi, nauda nav. Ko tu dari tā lietas labāk? Kāpēc tu sagaidi, ka citi uzturēs tavu dzīves stilu? Jo, ja mēs pastamies pie bildītēm, kaut vai, reko ir šī cilvēka rēķins, ko viņš pats iepolstoja saviem followeriem viens komentāros. Ja mēs pastamies, šis cilvēks LMT rēķinā izmet 153 eiro. Tas ir 20, jāapmaksā līdz 26. 153 eiro LMT, bļed, man šķiet, ka viņš single-handedly uztur LMT, man Tele2 rēķins, man liekas, ka milzīgi pat 12 eiro mēnesī, Jesus Christ, 153 eiro mēnesī, Revolūtam ir e-simka, bet tu vari visu nopirkt, ko tu gribi, 153 eiro, tu zini, cik daudz čīzīšu tu nopirkt 153 eiro, un tas viss ir priekš 60 gigabaitiem interneta. 153 eiro rēķinā. Ko tu dari? Šitā ir vienkārši destruktīva pattern. Nu, jebogu! Nestāsti, ka tev vajag palīdzību. Es varu saprast 153 eiro. Bļet, Amerikā tik dārgi rēķini, man šeit, ka vairs telefonam nav. 153 eiro Eiropā ir afigena dārgi. Bet, nu labi, varbūt spēlēt kaut ko nesaprotu. Bet kādēļ pa visu to sāku, bija šitas te komentārs. Viņam cilvēks iepalīdz un ierakstīšu to Jetpack simkarti, kuras pats tikko nolādēju priekš savu telefonu, es dodos uz Armēniju. Tādēļ man viņa noderētu. Paldies cilvēkiem, viņš to iekomentēja. Zem posta, kur vienkārši mēģināt palīdz cilvēkam un palīdz Annam atrast veidu. Un šitas komentārs man likās interesanti. Manam telefonam nevar būt ēsim. Man arī nepatīk neprasīt padomi. Un šitas komentārs man ārprātīgi pīkoja interesi, it īpaši pēc šitiem visiem lūgumiem pēc naudas. Jo tev cilvēks vienkārši mēģina palīdzēt. Un tad pat laikā ne tikai tu uzraksti, tu arī pieņemši pateikt telefonam, ka manam telefonam nevar būt e-simkarte, punkts. Bet tava izvēle pielikt komentāru, man arī nepatīk neprasīti padomi. Man ļoti nepatīk šis komentārs. No kurienes tā agresija? Kādēļ tu cilvēkam, kurš vienkārši tev mēģina palīdzēt, brauc augumā? Un es mēģināju saprast, vai šitas ir patterns, vai es vienkārši gļukoju. Un pēc tam arī vēl viens komentārs no Lijānas. Būtu labi, ja tu atgrieztos bagāts dzimtenē. Ar pieredzi, veselību, resursu, naudu, lai tu varētu dzīvot sev un savam priekam. Nosties novēlu, jo, kad pienāk zināms vecums, gribas savu, visu savu un mieru. Ļoti korekts, patīkams komentārs. Un ļoti gribu arī pieminēt, visi komentāri zem šī cilvēka postiem ir ļoti smuki atstrādāti. Cilvēkiem pat tiešām rūp. Tad pat laikā Anna atbild, plānoja pa ceļām kaut kur nobeigties. Kāpēc? Kāpēc tā dari? Kāpēc tev šitas nailisms ir ieradies prātā? Gan arī kā to uzspēlē šito visu šiem cilvēkiem. Kaut tā nebūtu. Un arī par rēķinu, atgriežoties par to rēķinu. Vēl es ļoti novērtētu finansiālu atbalstu. Lielākā daļa naudas vajadzētu LMT rēķinam 150 eiro. Labi, viss Anna savācies, kad es beidzot sāku špirt vietējās simkartes. Šis bija pirms mēneša to iekomentēt, tagad atkal. Vienmēr par to domāju tikai tad, kad redzu neapmaksātu rēķinu e-pastā. Ai, stulbi un slinki un neapdomīgi rīkojos. Uzzinu, ka buro itoļu valodā ir sviests, bet spāņu valodā ēzels. Sviestains ēzels, hehe. Ok, sviestains ēzels, dargies, tas nenomaksā 150 eiro rēķinu. Kādēļ tu šitā distrakto savu dzīvi? Gandrīz it kā to darītu apzināti. Sākotnēji, kad es sāku skatīties šī cilvēku profilu, man bija tāda sajūta, kā lielākai daļai cilvēku, kuri komentē viņa komentāros. Puika, kurš mazliet ir pazudis dzīvē, ir devies pieredzēt dzīvi destruktīvā veidā, mēģinot atrast kaut kādu vērtību šai dzīvei. Sākotnēji man tā likās. Un sākotnēji sāku empatizēt ar viņa pozīciju, jo ik pa brīdim vienāk tādi momenti, ka man arī pašam gribās to darīt. Mēs visu pie malas, doties piedzīvojumā, aizbraukt visu prom, visu uzmest un vienkārši doties dzīvē un tik līdz pēdējiem. Un es nevaru pārmest to domāšanu, ja es pastur arī esmu bijis. Es saprotu, kas tas ir. Un sākotnēji likās, uz viņu arī tīri attieksies.
Līdz ko arvien vairāk sāk laist šos komentārus, viņu patiesos viedokļus. Jo tie smukie teksti, ko viņš uzbūvē. Un, ja jūs vispār pamanījāt, zem katra posta ir pinoti viņa konti. Zem katra, absolūti katra posta. Nepietiek, ka pinoto komentāru viņam visu te profilā. Zem katra posta pinotais komentārs ir viņa konti. Atgriežos pie tēmata. Viss man sākumā likās, ka vajag atbalstīt, un tādēļ lielākā daļa cilvēku viņam atbalsta. Bet ja tu kaut mazliet dziļāk paskaties uz tām atbildēm, ko viņš patiesībā sniedz, uz tām lietām, ko viņš patiesībā saka, es absolūti vairs neticu viņa tēmai. Es neticu viņam meliem, es neticu viņa stāstiem. Jo viņš izmanto to faktu, ka viņam dzīvē ir grūti. Un viņš pagriezīs visu pret sevi, lai pasādzītu, ka viņš ir nabadzīgs, apvainotais, apbižotais. Kādā veidā tu vari mums sūtīt pēc elementāra rēķinieka, ja tu pats apzināti zini, ka tu dari nepareizi? Tu pats zini, tu fuck around, find out. Bro, you found out. Tagad ņem atbildību par to visu. Ja tu izdomā, izterēsim 50 eiro rēķinos, tad arī viņus apmaksā. Tas nav tava fana darbs apmaksāt tavus rēķinus. Bet tu tā nedomā, vai ne? Jo neviens nebūtu tik bezkaunīgs, lai izmanto savu platformu tādā veidā, kā tu to izmanto. Tas būtu apmēram, kā pateikt, manā pozīcijā, ka, zini ko, es tikko izdomāju nopirkt jaunu datoru, jo es sapratu, ka man ir slinkums gaidīt, cik ilgi eksportēs mans video. Man bija apnikums gaidīt 4 stundas, es gribēju 2 stundas gaidīt. Nav jau tas fakts, ka pofīgi man ir 4 stundas vai 2 stundas, man vienkārši gribējās ātrāk. Un tad es nopirku kompi par daudziem eiro. Un tagad jums, maniem skatītājiem, vajadzētu spiet šito te donate pogu man apakšā komentārus un skaitīt man naudu, jo es nopirku datoru jaunu. Tā ir mana izvēle un atbildība, ja es nopirku jaunu kompi par savu naudu. Tā nav manu fanu atbildība atbalstīt mani jebkādā veidā. Ja viņi to grib, forši, bet es neiešu dīkt naudu viņiem. Zini kādēļ? Tādēļ, ka tā nav viņu atbildība. Ja viņi grib skatīties man saturu, viņi to skatās, jo viņiem patīk. Un viss, ko viņiem vajag, ir skatīties spiest laiku, pašierot un maukt tālāk. Tev nevajag prasīt naudu viņiem, jo tā nav viņu atbildība. Bet tu tā nedomā, jo tu esi izdomājis savu prātā. Un tev, diemžēl, tavu fani ir atbalstījuši to, jo, ja tu pietiekami daudz tēlos ir nabadzīņu stulbenī, kas izdomāja izvēlēties sliktas izvēles savā dzīvē, viņi tev atbalstīs, viņi tev izručīs ārā. Un šis man ir fascinējums, un pie tiem faniem atgriezīšos vēlāk. Bet tagad fokusēties par Annu. Un Anna, es, diemžēl, šobrīd izmantošu visu to vārdu Kaspar. Jo, Kaspar, es tavu masku, diemžēl, varu redzēt cauri tev. Un tu neesi nabadzīņš ar bipolāriem problēmām, vai bipolāriem personality disorderiem, vai kaut kādām ādas problēmām tam līdzīgi. Es nenoliedzu, ka tev viņas nav. Un visdrīzāk redzot šos tekstus, tu ļoti labi izmanto savā veidā, lai dabūtu papildus atbalstu. Bet tas neesi tu patiesībā. Tas, kas tu esi narcists. Viss, kas tu esi, ir viens milzīgs, naivs, nelabi trenēts narcists. Jo tu domā, ka pasaule griežās ap tevi. Tu domā, ka visi ir parādā tev kaut ko, ka tevi izrucīs, ka tu esi tas īpašais, kuram ieskaitīs to piķi, lai viņam nevajadzēs strādāt. Lai kāds viņam atbalstītu, kāds viņam ieskaitītu naudu biļetē, kāds viņam ieskaitītu naudu ēdienā, kāds viņam ieskaitītu naudu rēķinam, lādētājām, naktsmītēm, kāds viņam iedos kaut ko ēst, kāds viņam kaut ko iedzert. Viņš ir izbaudījis to labo dzīvi uz citu rēķina. Bet kādēļ tu domā, ka tas strādās? Tu domā, tas tev pietiekami ilgi strādās? Cik ilgi tas tev strādās? Kamēr tu pēdējo naivo cilvēku apstrādās, kuriem nebūs pa pēdējo naudu mēģinās tev atbalstīt, domās, ka atbalsta nabaga puisīti. Netēlo naivo. Tu sasodīti labi zini, ko tu dari. Pasties saviem tekstiem. Tev ir intelekts. Es to nevaru noliegt. Tu māki rakstīt. Tu to nevari noliegt. Tev ir visas iespējas izveidot kaut ko labāku no savas dzīves. Tev uz zelta paplātes ir iedota platforma, no kuras tu varētu izveidot savu nākotni. Tu varētu izmantot to, lai izmantotu tekstus, rakstītu, pasniedot citiem cilvēkiem, rakstītu biznesiem tekstus, rakstītu kreatīviem tekstus, jebko labošanu. Tev ir tik daudz iespējas, kuras vidos. Tev vēl pareizi ir platforma, pasaules platforma, kur tu izmantot reklāmām, sadarbībām, partnerībām. Tev viss ir pasniegts paplāts. Un tu to visu met malā, jo tu esi slinks, jo tu negribi darīt, jo tu zini, ka tev vienmēr piķi kāds ieskatīs kontā un tu vienmēr kāds izručīs. Tev, lai kaut ko darītu, tu sagaidi, ka visa pasaule tev paraudā un mēģinās tev kaut ko atbalstīt.
Beidz tā dzīvot, beidz tēlot stulbeni, beidz turēt citus cilvēkus par stulbiem un beidz no viņiem zakt naudu. Tas ir viss, ko tu dari, tu zodzi. Jo tu zini, un tu apzināti nestrādā, un tu apzināti nepelni to naudu. Tu apzināti iznīcini savu dzīvi, kaifojot no tā. Tu tēlo, ka tu esi nabadzīgs, tu tajā brīdī, kad tevi sūdīgi, tu pielod, cik to bēdīgi, cik to slikta situācija, lai dabūtu piķi, un pārējo laiku iekšēji zinot, ka visu, ko zini, tu gribi iznīcināt sevi. Netēlo, ka tu to nezini. Netēlo un nespēlēs citu cilvēku labsirdību. Jo tādi cilvēki, kā tu, iznīcina citiem cilvēkiem iespēju saziedot naudu, ka viņiem pa īstam vajag. Cilvēki kā tu, kad viņi tiek atklāti, tiek izmantoti kā piemēri, lai cilvēki neatbalstītu tādus cilvēkus, kuriem patiešām vajag palīdzību. Beidz izmantot citus cilvēkus, lai atbalstītu savu dzīvi, kur tu vienkārši iznīcini sevi, cerībā, ka tu nomirsi. Es zinu, ka tu negribi nomirt, jo, ja tu gribētu, tu jau sen būtu to izdarījis. Tu vienkārši tēlo un valkā maskas, lai dabūtu to naudu no cilvēkiem, kuri nezina labāk. Man cilvēki kā tu besī. Tādēļ es tikai pirmo video daļu pieklājības pēc uztais, lai man būtu ko pateikt, jo man cilvēki kā tu besī. Man riebjas cilvēki, kuri mēģina izmantot citus cilvēkus, lai dzīvot labāku dzīvi. Bet nu labi, nomierinoties. Es pēc tam arī padomāju. Un lielākā daļa man bija agresija, dusmas, neapmierinātība. Bet es gribēju paņemt soli atpakaļ un pateikt, ka varbūt tas nav tik vienkārši kāds ir. Jo mēs skatāmies, un kā es video sākumā teicu, gribēju pieminēt, mēs skatāmies 22 gadus vecu jaunu cilvēku, kuram ir skaidri redzams, mentālās problēmas, kuram vajag palīdzību. Un, diemžēl, es gribēju teikt, ka viņš nav mēģinājis atrast palīdzību, bet balstoties viņa komentāriem, viņš ir mēģinājis doties palīdzību, viņš ir mēģinājis atrast palīdzību, un kā viņš saka, tas viņam nav bijis pietiekami ātri, pietiekami labi, tas viņam nestrādāja pa daudz, un visam ir attaisnojumi. Visam! Un kādēļ es par šo tik tilted esmu? Jo es esmu bijis tajā pozīcijā. Es esmu bijis tajā pozīcijā, ka visu gribas mest pie malas, viss ir zaļie bau, vienkārši gribas braukt prom un iznīcināt sevi. Bet zini, ko es izdarīju? Es sapratu, ka dzīvē ir kaut kas vairāk nekā tas. Un zini, kas notiek tajā brīdī? Tu saproti, ka tev ir vienkārši jāmēģina. Un es sāku mēģināt. Un zini, kas notika, Kaspar? Man palika labāk, jo es apzināti darīju, lai man paliktu labāk. Tas ir viss, kas ir jādara, nevis jāmeklē attaisnojumi, jo tev nepatīk, jo tu negribi. Un tas ir iemesls, kādēļ es uzskatu tevi par narcistu. Jo tu sasūdīti labi zini, ka tu vari labāk, bet tu negribi, jo tu domā, ka viss tev pasaulē parādā, viss tev ir apbižojis, apvainojis, un tagad tu vienkārši iznīcinās savu dzīvi. Es nebija pamanīt, bet tik uzvilkties. Bet tādēļ šo video es arī gribu vairāk fokusēties tagad uz pārējiem cilvēkiem. Pirmkārt, cilvēkiem, kuri jūtas tādā pozīcijā. Jo es zinu, ka es neesmu vienīgais, kas ir bijis tādā situācijā, kur domā, ka viss jāmet visu plinti malā, krūmos, vienkārši jādodās dzīvē un doties līdz pēdējiem, līdz kapagam, līdz polārajam lokam un vienkārši nosprākt. Ja? Un konkrēts pierādījums Kaspars, viņš to arī pēc izdarījis. Ja jūs esat tādā pozīcijā, jums jāsaprot viena lieta. Šī dzīve, kas jums ir dota, dāvana. Punkts. Tā iespēja mums šeit būt ir 1 par 4 miljardiem. Mēs šeit esam ar iemeslu. Mēs šeit esam pieredzēt to dzīvi, kuru mums ir nepieciešama pieredzēt. Un padošanās to visu ir spļāviens sejā mūsu iespēja pieredzēt dzīvi. Ir slikti, ir neapmierināti, situācija būtu grūta, nepatīkama. Bet ceļošana, ko Kaspariņām vajadzēja saprast, dod tādu labu perspektīvu. Perspektīvu saprast, ka nemaz nav tik slikti. Jo mana ceļošanas pieredze ir devusi man saprast, ka nemaz tik slikti nav. Jo man ir paziņas, kuras nāk no Kievas, kurām mājas tiek uzspricinās un tagad dzīvo Latvijā. Un tad pat laikā viņi stāgais maidīgi apkārt. Katru reizi, kad viņi satiek, viņi ir priecīgi pozitīvi. Un tad man pacies jautājums. Mans mājas nav uzspridzināts, man ir ko paēst, man ir kur dzīvot, man ir draugi, radi, draudzene, visi forši, patīkami. Ko man vairāk vajag? Man pietiek. Un tas viss ir perspektīvā. Viss, ko tev vajag, lai būtu laba dzīve, ir pamainīt tavu domāšanu. Kaspara problēma ir tas, ka viņš ir izmantojis savu prātu, lai uztaisītu schēmu, kurā viss viņam ir slikti. Tev prāts ir jāadresē. Prāts ir kā suns. Ja tu viņu nedresē, viņš darīs tas, kas ir vieglākais. Un vieglākais ir atrast veidus,
Kā iznīcināt sevi. Izdresēt savu prātu un pateikt, ka vajag mazliet pacīnīties par sevi, ir grūti. Es ar to cīnos līdz šai dienai. Vienmēr gribas paņemt vieglāko ceļu, bet es saprotu, ka vieglākais ceļš nav labākais ceļš. Tad es piebremzēju, saprotu, ka davai ne, ieguldam to darbu, daram, ko vajag. Just that simple. Bet kas par to nesaprot? Un tad, ja jūs gadījumā šo visu skatāties, varbūt esat pozīcijā, kur jūs domājat, ka nē, zinu, ko jāmet vismalā, nav jāmet vismalā. Vienmēr ir iespēja. Ir pierādīts un zināms, ka ar laiku viss paliek labāk. Ir izaicinājumi, bet izaicinājumi ir labi, jo izaicinājumi ļauj tev augt no tavas pieredzes, ļauj tev augt par labāku cilvēku. To vajag izmantot, nevis dusmoties to visu. Viss ir iespējams. Man tikko svētdien bija tas pats. Es sēžu mājās, man jāatrod jauns dzīvoklis. Es sīju otro reizi iesniedzu informāciju un atmetu atpakaļ. Man iekšējās problēmas bija darbs, nevarēju saprast, vai es gribu vai es negribu tur palikt. Man bija neskaidrība par manu nākotni, neskaidrība par braucienu, viss bija tīri grūti. Nākamajā dienā, tajā pašā vakarā, draudzene sēž un saka, varbūt nevajag visu perfekti pirmo reizi izdarīt. Man bija klikšķis, es saprotu, ka atkal esmu mēģinājis perfekcionisam visu mēģināt izdarīt. Un nākamajā dienā es atradu dzīvokli, sakārtoju darba lietas, sakārtoju sielietas un viss bija izdarīts. 24 stundas pat nepagāja. Es visu atrisināju. Jūs vienkārši paļāvos sev un gāju uz priekšu. Just that simple. Tas ir tiešām tik vienkārši. Jā, varbūt grūtāks reizes kaut kas notiek, bet tas ir tik vienkārši, ja tu tiešām gribi kaut ko izdarīt. Un visbeidzot, ja gadījumā šo kāds vispār skatās, ir īpaši šitā ziņa ir cilvēka faniem, kuri atbalsta Kasparu. Jūs esat iemesls, kādēļ viņš tajā pozīcijā, kur viņš ir. Jo ja viņam neskaitītu konstantu naudu, jo viņš nezinātu, ka viņš var paļauties kaut kādu naivo cilvēku, kas ieskaitīs naudu, viņš nebūtu tāds, kāds viņš ir. Es saprotu, ka jūs savā galvā domājat, ka šis cilvēks ir labs, naivs, jauns, pieļauj kļūdas, jaunības maksimālisms, izmisis, problemātisks. Šis ir cilvēks gudrāks par jums. Viņš apzināti izmanto to pozīciju, kurā viņš ir. Jo ja viņš to nevarētu, viņš to vēl aizvien nedarītu. Viņš to dara jau 2 gadus no vietas. Un šitas nebūtu iespējams, ja cilvēki neskaitītu vēl aizvien naudu. Ja jums ir iespēja, jūs gadījumā esat viens no cilvēkiem, kurš atbalsta to cilvēku, lūdzu beidziet šim cilvēkam skaitīt to naudu. Jo jūs vairāk enablosiet šo cilvēku, jo sliktāk viņam paliks, jo sliktāku prezidentu jūs viņam pieliksiet, un jo sliktāk viņš jūt, jo vairāk viņam šis turpināsies. Viņš to nedrīkst turpināt, jūs apzināti iznīcināt šo cilvēku iespējas. Viņam vajag samierināties to faktu, ka viņu neglāb šajā dzīvē, viņam pašam jāsņem sevi rokās un jāmēģina kaut ko dzīvi izdarīt. Pastrādāt 2 dažādos darbos un palīgi strādnieku un pēc tam piemest plinti krūmus, domāt, ka dzīvē viss slikti un jāmet vienkārši jānodzerās un jānosprāst. Nav atbilde. Ir jāizmanto tās kārtas, kuras tev dots un jāmēģina tikt uz priekšu. Jā, citiem būs lielāks privileģijas, citiem būs mazāks privileģijas un jāmēģina atbalstīt to cilvēku. Bet ir jāspēj novilkt līniju, pateikt, ka vienā brīdī tā atbildība ir arī manā pusē. Un ja es šitam cilvēkam turpinu pārskaitīt naudu, es esmu tikpat vainīgs pie viņa pozīcijas, cik viņš ir pie viņa pozīcijas. Tādēļ agresīvs video nebija apzināti, varbūt uzlaukos pa daudz, bet es ceru, ka cilvēks sapratīs to domu, ka šis karakters nav kura jāatbalsta. Šis karakters apzināti izmanto savu pozīciju, lai dzīvotu vienkārši vieglu dzīvi. Un šis noteikti tajā brīdī, ka jūs neapzināti atbalstat cilvēku, kuru varbūt nevajadzētu atbalstīt. Tādēļ pārdoma pīs, ar nākamo video centīšos būt daudz pozitīvāks. Negribu būt visu laiku tikai uga-bugu dusmīgais puika, ka kaut kas visu laiku noliek kaut kādas lietas. Tādēļ, vienmēr sakot, tiekamies nākamajā video. Paldies par uzmanību un līdz nākamajai reizei.